Kā jau iepriekšējā video Raudi 80 es solīju, ka man būs tāda grēksūdze par savu B4 un dūmainību, tad nu te ir tas video. Kamēr man iet jautri ar tehnisko apskati, tikmēr top šīs video. Sākumā pirms šīs grēksūdzes es gribēju pateikt, ka spiežam like, piesakojam, kamēr skatāties šo video, jo ļoti daudz joprojām skatās tādi, kas nav piesakojuši mūsu kanālam. Tas ir viens. Otrs, mēs cītīgi gatavojamies kontūras izveidē, kur mums it kā dalībnieku skaits ir vairāk nekā vajag un viss ir kārtībā, bet redzēsim, kā nu dzīvē būs, jo no pagājušā gada mācoties, kad mums bija pieteikušies tieši tik, cik mums vajag, atbrauca burtiski varbūt tikai 70%. Tā kā šoreiz mēs esam savākuši vairāk cilvēkus nekā vajag, un reiķinoties, ka kaut kā 30% atkritīs, tad mums tāpat visam vajadzētu pietikt. Bet sākumā es gribētu palasīt pie man iepriekšējā tehniskās apskates video komentārus un atbildēt šādā formātā. Tad pirmais komentārs, ko es gribētu izcelt, tas ir šis no Jāņa, vismaz tā viņa niks ir. Žēl, ka tam konteinerim trīnieku neuzdāvināja. Nekas, visam savs laiks. Visu cieņu šādam komentāram. Nesaprot gan par ko trīnieku, par to it kā šķērsiju izņemto vai par dūmainību, jo, ja mēs skatāmies globāli, tad protams, es par savu Audi neesmu īstenībā tādās super augstās domās, bet ja mēs paskatāmies vidēji aritmētiski, tad tā mašīna ir savesta tādā kārtībā, kas ir krietni vien labākā tehniskā stāvoklī nekā daudzas automašīnas, kas brauc pa Latvijas ielām. Neņemot vērā to, ka visa piekara ir pārlasīta, bremzes ir uzlabotas, amortizatori ir uzlikti vēl labāk nekā no rūpnīcas nākuši un daudz citas lietas, tā kā nesaprot par ko trīnieku, bet, varbūt kādreiz arī trīnieku dabūšu. Ceru, ka tas nenotiks un trīnieku nevienam nenovēl pat ļaunākajiem ienaidniekam. Bet komentārs apakšā no Sapris. Žēl, ka mamma tevi pielaida pie interneta. Viņam arī 12 laiki ir, un neviens nav no manīm, tā kā asprātīgi atbildi. Otrs komentārs no S4 Arks 4. Pieļauju, ka viņam varbūt ir S4, bet kas to lezina, varbūt, cerams, bet dūmainība 3.02 ir par daudz priekš tādas konfigurācijas. Ir jābūt 2 ar kapekām, kaut kas nav līdz galam pareizi saregulēts, vai problēmas ar degvielas sistēmu. To šķērsījus, labi, sākumā ar šo iedaļu atbildēsim, piekrītu. Tie, kas bija skatījušies manus iepriekšējos video, zina, ka man dūmainība kāda ir, nepatīk, un man arī šo vasar bija plāns, ka es braukšu pie čipotāja vai vairākiem un mēģināšu plus mīnus ar tiem pašiem zirdziņiem, bet ar mazāku dūmainību. Diemžēl nesanāca, paši zinat kāpēc, bet es piekrītu, kaut kas nav kārtībā. Un vēl viena lieta, kas man paliek, ir tāda, ka dūmainība. Tie, kas skatījās tehniskās apskats video, redzēja, man dūmainība ir diezgan liela mašīnai. Un es vienmēr esmu teicis, ka es negribu lielu dūmainību. Un šobrīd šo sezonu es vairs nebraukšu nekur pārčipoties, bet principā es braukšu pārčipoties un savest to dūmainību normas robežās. Un tas nekas, ja es zaudēšu kaut kādus zirgus vai es zaudēšu vēl kaut ko, bet es esmu tam gatavs, jo man tā dūmainība, es neesmu TDR-isti, kuriem vienalga. Man šķiet, ka tie dēristiem vienalga. Varbūt arī nav vienalga, es nezinu. Bet, principā, es mēģinu... Man tā laikam maš kaut kas berzējās. Šitā. Respektīvi, es mēģinu izdarīt tā, lai aiz manīm tie, kas brauc, viņi nenomirst. Kāds saka, čipotājs slikts, kāds saka, citas problēmas. Redzēsim, to var pateikt tikai zinošāki cilvēki nekā es botāniķis, tāpēc sekosim līdzi, varbūt nākamajā sezonā es līdz tam tikšu, lai gan būs grūti, jo man ir aizdoma, ka man sāk brutāli slīdēt sajūgs, un, protams, ar slīdošu sajūgu tu nevari noregulēties kā pienākas, tāpēc es negribu mainīt sajūgu, bet varbūt nāksies likt šo
RS4, jeb 3-litrīga dīzeļa sajūga. Un kā arī runājam ar Janku, ka viņš saka, lai es lieku divmasus pararatu. Būs komfortablāk. Bet nu redzēsim. To šķērsīju sametina vienkārši no augšas aiz bumpera, kur ir vieta, lai izskatās kaut kas līdzīgs normālai konstrukcijai un būs ok. Šobrīd vienkārši izstāsta, ka gabals no mašīnas izgriez, tāpēc arī piekasījās par to. Nu, par EGR uzliku viss kārtībā, bet par to šķērsīju diezgan labs komentārs. Jāpiekrīt, ka arī līdzīgi mēs šādi izdarījām. Tā vieta, kas tika nofleksēta, viņa tika pagarināta un pielikta pie interkūlera un izskatās plus mīnus viss kārtībā. Bet daudzi, manuprāt, kā bišķiņi jauca ar to, kas man ir noņemts patiesībā. Jo patiesībā man arī no dažādiem cilvēkiem runāja, kāds saka, ka man tāda lieta nav nekad nākusi dīzeļiem, kāds saka, ka ir, bet jūs nejauciet ar, līdz mēģināšu parādīt ar vienu detaļu. Šitā te reku skatāmies, mums, jūs spēli manu redzat, varbūt nē, bet principā reku ir šis T veida televizors priekšā, un kur man bija nogriezts gabaliņš. Un šī apakšējā daļa stiprinājās pie šī te metāla kaut kas stiprinās atkal pie televizora. Jā, man šis bija noņemts, vai viņš man arī nekad nav bijis, jo te pēc kataloga jāstās kas ko kā, ja godīgi. Bet, manuprāt, ka daudzi jauca ar šo apakšējo, kas ir bildes apakšā, ka šī jau ir nesošā konstrukcija, kas tiešām stiprina abas divas reku, viņš iet, manuprāt, šis labais stūris iet reku pie sijas labajā pusē, un ka pie tā šis ir noņemts. Manuprāt, ka daudzi sajauca, un šī ir nesošā detaļa, kas satur mašīnas priekšu kopā, bet viņa nav noņemta, šī man ir. Man nav šī balka, kas balka ir pieskrūvēta pie televizora. Manuprāt, ka cilvēks tehniskajā apskatē kaut ko spēcīgi sajauca, un patiesībā man vajadzētu būt, ka izietu tehnisko arī bez šīs, bet ar esošo izpildījumu, kā arī tas iepriekš minētais S4 Arc 4 minēja, ļoti labs variants, un jāsaka uz priekšu vēl video par B4 tehnisko apskatu nav izgājis, nav pat samontēts, bet šādā tipā mēs arī uztaisījām. Nu jā, par EGR atgriežamies. EGRs vienkārši paņem uzliec EGR, tā kā tur lielas problēmas nav. Nākamais. Restes vietā var metāla sietu iezīmēt vai ielīmēt un smukāk izskatīsies. Ja Kaspars domā par oriģinālās vietas, kur nāk bumperī restes, tad es nekādā gadījumā nelikšu tur nekādus sietus vai kaut ko, kas nav OM. Tā kā gaidām nākotni, skatīsimies kā būs, bet nebūs nekāda metāla sieti vai kaut kas tam līdzīgs, izstāst briesmīgi. Tāpēc es likšu tikai OM restes, kādas tur ir nākušas. Garāžai ir pārsteigums par to, ka EGR skatās. Cik es noprotu, EGR skatās jau ilgāku laiku, bet man jau pirms kādiem 2 gadiem teica, ka viss EGRs nav, viss divnieks un viss ir slikti. Es 2 gadus gāju, viss bija kārtībā, un šogad tikai man piesējās pie tā. Bet cik es saprotu, un arī, kad es sev meklēju EGR, es biju izvanījies miljoniem šrotu, un Rīgā principā nevienam šrotam nebija EGRs. EGRus rāvē ārā iepriekš visi, diezgan daudzi, es arī, jo neviens neskatījās uz EGR-iem, viņi bija nefunkcionējoši un viss bija ar viņiem slikti, viņus ņēma ārā, motors labāk elpoja, jā, viņš lēnāk uzsila īpaši ziemā, bet globāli vecai mašīnai, tāpat tehniskajā apskatē viņi nevar pārbaudīt, vai tas EGR strādā vai nē, viņu uzliek vienkārši vizuāli, lai būtu, un viss, manā gadījumā man ir EGRs šobrīd, man ir EGRs, pie tā arī paliksim. Nekacināsim inspektorus, ja kāds skatās man šo video.
Nākamais jautājums. Būs jāpariet visiem kvēpu spēka piekritējiem pie benzīna galvām. Ja godīgi, piekrītu Jānim pie šī komentāra, jo es arī esmu savā prātā vairākas reizes domājis, apsvēris ideju pa 1.8 turbo savā mašīnā, jo man ir tāda aizdoma, ka tos dīzeļus spiedīs arvien vairāk ārā, ka Rīgā būs emisiju zona, līdz ar to mēs ar veciem dīzeļiem tur netiksim iekšā. Tas būs, varbūt ne nākamgad vai pēc 2, bet 5 gadu robežās emisijas zonas būs. Un manuprāt, ka būs brīdis, ka tos 1.8 turbo jo īpaši ķers ārā, un viņiem cena uzies kosmosā. Tāpēc man gribētos šobrīd nopirkt vienu 1.8 turbo, iedot tam pašam ģirtiņam no valkas, lai viņu saliek kopā visu smuki, čiki, puki. Un tad, kad pienāks laiks, vienkārši ielikt iekšā. Runā, ka no benzīna uz dīzeļa pāriet ir grūtāk, bet no dīzeļa uz benzīnu vieglāk. Bet, redzēsim. Kā jau botāniķis nesaprotu, bet piekrītu Jānim, kā par dīzeļu vīlēšanu jāsāk domāt. Izlasīsim tekstu pareizi. Man tas interesanti baigi nepatīk, bet Roberts raksta. Es lasīšu interesanti teksti. Es neesmu tehnisks cilvēks, bet pašrocīgi nofleksēt šķērsiju un novākt EGR tehniskās spējas pietiek. Arī likt iekšā jau zināmas izdegušas lampiņas, skatis laukumā ir nesaprotams izgājiens. Par pašrocīgi nofleksēt šķērsiju. Pirmkārt, tad, kad man šī mašīna bija plus mīnus stoks, tad dabūju lielāku interkūleri, aizvedu pie tā paša Lamberta, viņš viņu uzlika, un es nezinu, ko viņš tur bija darījis, ņēmis, neņēmis nost un tam līdzīgi. Tur es neko neņēmu, un EGR es neņēmu pats personīgi nost, liku lielāku turbīnu, un man jautāja, vai tev vajag EGR? Es zinu, ka visi bija EGR ņēmuši nost, vecām mašinām pilnīgi visi, tā kā pilnīgi. Un attiecīgi, protams, ņēma nost EGR un mirs mājās, un šobrīd radās, ka EGR atpakaļ vajag. Un par tām lampiņām runājot, pa lampiņām bija arī video, manuprāt, es stāstīju, ka man sasistējis lukturis tā gabrīt gaismiņa bija izšķīdusi. Attiecīgi, to lukturi, ko es ieliku no Angļa, viņam mistiskā kārtā nedega gabarīts, nedega. Un to es zināju, un attiecīgi pirms braukšanu uz tehnisko apskati es mājās dodoties iebraucu depiņā, man bija maz laika depiņā iebraucu, skatos, man konkrēto gabarīt gaismu nav lampiņas. Nebija citu variantu meklēt kaut kādos citos veiklos, jo tas pats Gross, kur man pa ceļam uz mājām, tas ir aizvēries ciet. Man interkārs, kas ir uz Latgales ielas, viņām vienmēr ir mūžīga rinda un pirkt lampiņu interkārā, tas būtu pārāk ilgi, un attiecīgi domāju, davai, paņemšu mašīnu, braukšu uz tehnisko, pie tehniskās ir būvniecības ABC, tur nopiršu un ielikšu. Tā es arī izdarīju, un nesaprotu, kas tur tik nesaprotams izgājiens. Diezgan loģiski. Es saprastu, ja es pie tehniskās apskates tur, es nezinu, ja man būtu beha un tur eņģeļācis ņemtu nost vai kaut kādus tur ksenonus ņemtu nost vai kaut ko tam līdzīgu, jā, tas būtu dīvaini un neizprotam, bet šeit gabarīts izdedzis un sanāca tā kā sanāca. Parasti es to izdarīju jau visu garāžā, bet šoreiz vienkārši laika trūkuma dēļ sanāca tieši tā, kas ir interesanti. Manus video šatad arī nokomentēja Jurčiks no Autospeciem. Īsumā kādreiz gribētos viņu satikt dzīvē un uztaisīt arī kaut kādu video sarunu. Man visu laiku plāni lieli, bet es nekad neko neizdaru, bet ar Jurčiku gribētos papļāpāt par dzīvi un par visām šīm lietām. Tā kā varbūt nākamvasar, varbūt ziemā, nezinu, kaut ko jāsazinās ar Jurčiku, jāparunājās. Varbūt viņš kaut ko tādu gribētu darīt. Bez maksas, protams, es viņam nevaru samaksāt. Kā jau viņš tur influenceris, tagad zin kā pa visu jāmaksā naudiņas. Tad balka pilda virsbūves stiprību, sasien lanžeronu galus un haubes slēdziņu balku. Reku šis Andžejs, viņš pareizi saka, un viņš runā par to balku, pa kuru es runāju. Pa to bildē, kas ir pašā apakšā. Viņš runāja par
Viņš runāja par reku šo te daļu. Viņš runāja par šo daļu. Va šī sasiena Langerona abus galus, kā mēs redzam schēmā, reku viens gals un reku ir otrs gals. Viņš viņus sasien kopā. Jā. Šis, kas ir šī daļa, kas ir noņemta, viņa principā, manuprāt, baigo funkciju nepilda tik, cik viņa sasien kopā varbūt abus televizora galus, un tas arī viss, lai gan pats televizors arī skrūvējās pie kaut kā pie tā paša Langerona, manuprāt, tā kā, vismaz, manuprāt, tas Andžejs pareizi runā par šito balku, jo man šķiet, ka liela daļa vārdu balku pārprot, kas ir balka. Komentārs no Juris. Beidzot šos vīlētos sāk skatīties, un smaidiņš. Manuprāt, tos vīlētos sāk skatīties jau diezgan ilgi, un pārsvarā, manuprāt, šiem vīlētājiem ir pa ko piekasīties par tieši atgāzēm un varbūt to pašu EGR. Principā EGR uzliec un atgāzes. Tās ir divas lietas, nekā traka. Es saprastu, ja mēs audisti nav tik traki kā bembisti, kuri tur kaut kādus plauktus pārtaisa un tur sagāzumi un diski iet ārpus arkām un kaut kādas piekniedētās arkas un hidroliskās rokas bremzes. Tos es saprotu, ka viņus vajadzētu čakarēt, jeb šos drifta vāģus. Jo viņi tiešām uztaisīta visa savirza priekš drifta, un tagad tu brauksi pa parastu satiksmes plūsmu. Es domāju, ka varbūt viņus vajag čakarēt, bet šos mūsu tā kā vīlētos dīzeļus, cik tu viņus čakarēsi? Tikai par atgāzēm un EGR. Principā par neko citu nav ko viņš čakarēt. Ja cilvēkiem nepatīk dūmainība, protams, tad viņš priecājās, ka šos vīlētos sāk čakarēt. Komentārs no vēl viena Jāņa. Ko ir noziegušies pārējie auto īpašnieki, ka viņiem ar šo kurtuvi jābrauc vienā satiksmē? Piekrītu šādam komentāram un atgriežos pie tā, ka man pašam nepatīk šī dūmošana un vispārējais, bet kā lai to pasaka, ir tā kā nevis ceļu satiksmes, bet ministru kabineta laikam tehniskās apskates kaut kādi normatīvie akti, kuros nosaka, ka mana gada mašīnai atļautais koeficients ir 3,0. Man ir 3,02, pie tādiem sīkumiem varbūt nepaliekam, bet ir atļauts likumā. Ja man būtu pārāk traki dūmojoša mašīna, es tehnisko neizietu, un tad varētu būt šāds komentārs, ko ir pārējie noziegušies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, manuprāt, ka trakāki tajā brīdī, ja tev priekšu brauc kaut kāds, es nezinu, jeb kāda cita dīzeļa parasta mašīna, kas nav vīlēta, bet viņai vienkārši pat tūžgaitā stāvot burās ārā dūmi no izpūtēja. Tad ir traki, tad ir pretīgi, un tad tie dūmi vēl vairāk smird. Manuprāt, lai gan es pats sevis neesmu braucis, bet man šķiet, ka šie mūsu dūmiņi ir mazāk smirdīgi, man tāda aizdoma. Attiecīgi, ko tad man vajadzētu brauktais šī kaut kādā pārsātiekot Renault Masteri un kaut kāds Lagunas Renault un kas tik vēl netur baigi dūmo, kas man arī padomāt, ko es esmu noziedzies, ka man jābraucēs šādas mašīnas. Atšķirībā no viņiem un manis, es šo mašīnu esmu savedis kārtībā tikai pārspēlējot degvielas apjomu. Salīdzinoši ar tiem, kas vienkārši nekopja mašīnu un neseko līdzi turbīnas stāvoklim, sprauslu stāvoklim, visam pārējiem, un viņi dūmo. Un plus vēl tur DPF izņemt vispārējais. Tāpēc, ko man šajā gadījumā teikt? Bet, protams, piekrītu pie tā, ka domā par traku, bet tur tāds, labi, dūms ir dūms, nenolieksim. Un viens no pēdējiem komentāriem ir labi būt čurātājiem, kas ieliek savu video publiski, bet tad, kad kāds uzraksta kaut ko negatīvu par viņa kūpēšanu, sāk dzēst komentārus. Īsts vecis, haha. Pirmā lietā, es nekad principā vairs nedzēšu komentārus. Es varbūt
tad, kad es sāku veidot šo video, es biju jūtīgāka dvēsele, nevis šo video, bet šo YouTube kanālu, es biju krietni jūtīgāka dvēsele un varbūt dzēsu kaut ko ārā. Šobrīd vairs ne jau gadus vairākus nedzēšu komentārus, ja vienīgi tas komentārs ir kaut kāds off-topics, pieņemsim, tu esi lohs, vai apvaino tur ģimeni, vai māti, vai sievu, vai nezinu kaut ko, tad, protams, es tādus komentārus dzēšu ārā, jo, kāds sakars. Bet rekur šādi komentāri par to, ka manai lamatai jāieliek trīnieks vai par kūpēšanu vai ko, rakstat, lūdzu, es saprotu, principā ir bezmazai katram komentāram sava daļa taisnība. Varbūt kāds komentārs kaut kur aizpeld pilnīgi off, bet ir sava taisnība. Domā par traku, piekrītu, jā, viss. Beigta balva, tā kā es komentārus nedzēšu. Tas ir viennozīmīgi. Kā arī bija vēl viens komentārs, kur es nevaru atrast, vai viņš īpašnieks pats izdzēsa, vai kur viņš pazuda. Es nezinu, bet es zinu, ka es uz viņu atbildēju, un tas komentārs skanēja aptuveni šādi. Vai nav kauns, vai Audi Latvija tā kā bosam pienākās braukt ar tādu kūpošu mašīnu un kaut kas uz to pusi. Un atkal atgriežos mazai uz video sākumu, kur es saku, ka nē, man nepatīk, man nepatīk šādi braukt, tā ka man bija gadiņi 20, 22, jā, man likās kūpoša mašīna, spēks kvēpos un es esmu kruts. Šobrīd domas ir mainījušās un tā nedomāju un ar to nelepojos un nelielos nevienam, ka man tā mašīna kūp. Tāpēc, labprāt es brauktu ar esīti, RS-u vislabākajā gadījumā, bet dzīve ir tāda, kāda ir. Esmu uztaisījis to mašīnu dotajā brīdī tādu, kādu esmu uztaisījis, un, protams, nākotnē, kā jau jūs dzirdējāt no manis, no šī video un no citiem iepriekšējiem video, ka es gribētu tomēr to dūmainību samazināt. Ideālā gadījumā ielikt 1.8 turbo. Principā izdomāju vienkārši uz pāris kaut kādiem komentāriem atbildēt, ka man vairāk tā iekrita sirsniņā, varbūt tā varētu teikt, un gribēju vienkārši ne tikai atbildēt kā komentāros, jo es arī viņiem komentāros esmu publiski atbildējis, bet arī vienkārši uztaisīt tādu plašāku video, jo es zinu, ka daudz no jums komentārus nelasa, un tāpēc gribēju padalīties ar domām, jo tiešām kaut kādas lietas, kas te pieminētas, ir diezgan būtiskas un vajadzētu paskaidrot kaut kā sīkāk. Bet paralēli tam visam mums bija kalendāra konkurss. Sūtīja mums cilvēki bildes kalendāram. Mēs to darām jau diezgan ilgi no kaut kāda, manuprāt, 2015. vai 16. gada, neatceros, tātad, gandrīz jau 10 gadi apkārt. Un, principā, katru gadu mēs pieturējāmies pie schēmas, ka mums sūta bildes. Mēs atlasām, mūsuprāt, tādas nevis labākās no labākajām, bet no visām tādas labākās, kuras varētu būt kalendāra cienīgas. Un tad likām balsošanā. Un, protams, balsošana online notiek tieši tā, kā viņa notiek. Tev ir daudz draugu, tu šēro linku, cilvēki, tavi draugi nāk balsot un vispārējais, un jo tev vairāk draugi, jo vairāk cilvēki nobalso par tavu mašīnu un tam līdzīgi. Un, principā, katru gadu mums bija tā doma, ka, jāmaina kaut kas. Un tā mēs, manuprāt, šos bezmazliet 10 gadus neko nemainījām, bet bija brīži, ka tā sajūta rodās pēc tiem rezultātiem, par ko es sabalsojuši cilvēku tās top 12 mašīnas, ka, tur kaut kas neiet krastā, lai gan, jā, tās mašīnas un bildes ir labas, bet, tu saproti, ka varbūt kaut kāda bildīte, kas ir savākusi vairāk balsu, lai tiktu šajā 12 attēlos, viņa nav tik varbūt laba kā citas bildes, kas nav tikušas. Un pēc tam ir kaut kādi komentāri Facebookā par to, ka kas tas tā, cik kas tā pa bildi, kāpēc viņa tika kalendārā un tam līdzīgi. Tāpēc šogad mēs izdomājam, ka mēs paši tiksim galā ar šo uzdevumu. Mums bija atkal 5 cilvēki, ieskaitot mani, kas atlasīja vienkārši top 12 bildes no visām. Mums bija kaut kādas 395 kaut kas uz to pusi bildes, no kurām vajadzēja atlasīt top 12.
Es šīs visas 390 bildes aizsūtīju 4 cilvēkiem, jo, protams, pats sev viņas nesūtīju. Un tad es saņēmu aptuveni 12 līdz 15, varbūt no kāda bišķiņa vairāk bildes, kas tā kā bija cienīgas kalendāram. Un tie daži cilvēki teica, sorry, es nevaru tās 12 bildes atlasīt, jo tur liela daļa pelnījusi būt kalendārā un ka ļoti grūti saprast, kura būs īstā. Un tad, tas viss nāk uz mani virsū, jo man ir tas gala vārds un jāatlasa tās 12 bildes no visām. Un tas uzdevums nebija viegls, lai gan patiesībā mums, pieņemsim, tā lielākā daļa attēlu bija salasītas jau diezgan salīdzinoši laicīgi, bet, lai saprastu tās gala top 12 bildes, bija ļoti, ļoti grūti. Tik grūti, ka pat naktīm varbūt pat murgi rādījās, bet gāju pēc principa, ka pirmais vajadzētu mašīnu dažādību, otrais vajadzētu pa gadalaikiem, un principā, manuprāt, šie bija tie divi galvenie tādi punkti, pēc kuriem vajadzēja vadīties. Un tas bišķiņu uzdevumu atvieglināja, bet problēma ir tajā, ka kalendāra konkursu izsludinām septembrī parasti, un tad septembrī sākās rudens. Un mums rudens bildes ir vienkārši no 390 bildēm, mums 150 ir rudens. Attiecīgi mums uz rudeni vajag 3 attēlus. Tas ir septembris, oktobris, novembris. Un, protams, konkurence ir milzīga. Tieši tas pats ir ar ziemu. Ziemā cilvēki netaisa skaistas bildes vairumā, un principā tev atliek uztaisīt labu bildi ziemā, atsūtīt, un tev, manuprāt, ir super liela iespēja tik kalendārā, tikai tāpēc, ka tev ir laba bilde. Un nav pat vajadzīga kaut kāda super tādā būvēta vai tur S un RS, bet vienkārši var stok mašīnu, bet ļoti smuki nofočētu. Šogad arī tāda mašīna viena, manuprāt, B8 tika iekšā arī kalendārā, bija ļoti glīts ziemas bilde uztaisīta. Arī B7 tika kalendārā ar tādu augstas ziemas noskaņu, manuprāt, mēs liksim kaut kādā februārī visticamāk. Bet, protams, arī šajā situācijā nevienmēr visi ir apmierināti ar to, ko es esmu beigās izvēlējies, jo, principā, man no tām visām, visu cilvēku žūriju atlasītajām bildēm man bija uz katru sezonu, tātad uz ziemu, pavasari, vasaru, rudeni man bija aptuveni pa 5 bildēm katrai, bet mums vajag 3. Tātad man bija 2 liekas aptuveni bildes, ko dzest ārā, ja tā to mēs varētu teikt. Un, protams, tas viss sarežģīja dzīvi un nav viegls uzdevums. Līdz ar to, protams, bija pretenzijas cilvēkiem, un es arī saprotu, jo tā kā man jautā, kāpēc tieši izvēlējies to, man nav tāda viena finālā atbilde, kāpēc to, man tā likās tajā brīdī, es sēdēju un kasīju galvu un domāju un saucu palīgā un sūtīju bildes, lūdzu dodiet padomas bez mazai. Un jā, vislielākā problēma, ne problēma, bet pretenzija, protams, bija ar šo bildi. Tā, kas es nezinu, jūs neredzat, bet tās redzēsiet gan jaukā. Hops, jā, jūs tagad vajadzētu jums redzēt. Šī bilde skaista, manuprāt, smuka. Vai viņai pelnījusi būt kalendārā? Viennozīmīgi. Tad mēs atveram šo bildi, pa kuru ir otrs stāsts. Kaut kā mēs viņus te smuki sakārtosim. Čop un... kaut kā šitā. Es nezinu šobrīd, kā teikt, vai es kļūdījos, nekļūdījos. Es beigās no tām 5 bildes, kas man bija, es izdzēsu vienu, un tad man atlika viena no šīm, kā 3. pēdējā bilde. Manuprāt, šis bija pavasaris, man tāda aizdoma.
Un es izvēlējos zilo C7. Ja jūs prasītu, kāpēc, man viņa patika labāk. Bet man nav tāda viena tāda iemesla, ko man pateikt, piemēram, baltā C7 īpašniekam, tipas, zini, tavā bildē pietrūka tas un tas. Jo abas viņas ir tādas industriāls, manuprāt, šī ir fočēta, baltais ir uz Dominas jumta. Nē, Dominā nav šitādi te. Es pat nezinu, uz kura jumta viņa fočēta. Un pa kreisi tas ir fočēts, manuprāt, kaut kur Maksima Grostona iela. Kaut kas uz to pusi. Bet jā, es izvēlējos to bildi pa kreisi. Es domāju, ja būtu 10 cilvēki, katrs izvēlētos pa savam. Un, protams, tas baltais C7 arī bija kalendāra cienīga bilde, un viņam noteikti vajadzētu būt kalendārā, bet šogad netika, un man žēl no sirds, bet tā sanāca. Kā arī pieņemsim, mums bija reku šis zaļais, smukais RS3 arī netika kalendārā. Liela problēma tāda, ka cilvēki taisa ļoti vertikālas bildes, un viņas ir grūti ielikt kalendārā. Bet labi, šeit mēs pieņemsim varējām kaut kā smuki kropot un pieņemsim šitā te ielikt kalendārā. Diski smuki, viss zaļš, zaļi konteineri aizmugurē, viss ir ļoti glīti. Un es viņu neliku kalendārā. Arī šī bilde ir pelnījusi būt kalendārā. Bet ņemot vērā, ka mēs stingri gājām uz to, ka mums vajag katrai sezonai savu bildu un tam līdzīgi, tad, jā, pieņemsim reku arī, kāpēc tu man uz otru ekrānu taisies vaļā? Reku. Arī teorētiski bildē nav nevainas, bet bildē viena problēma tāda, ka viņa ir ļoti tāda tumša, bezkrāsaina, un ja mēs salīdzinām, manuprāt, šī bilde un baltais C7, viņas ir taisītas, manuprāt, ka vienā lokācijā. Te ir tādas trubiņas, un var redzēt, cik liela atšķirība ir. Reku augšā ir šie kaut kādi dūmvadi, un reku arī kaut kādi dūmvadi. Domāju, ka tā ir tā pati lokācija. Bet, bildes kvalitāte ir vienos vārtos. Ja šis C4 būtu uztaisīts tik kvalitīvi kā šis C7, es domāju, ka viņš būtu kalendārā, jo tāpēc, ka mums šogad nav neviena C4 kalendārā, un viņš ir glīts. Viņam smuki diski, vēl hella miglas, labi tās nav ordinālās, bet, arī glīta mašīna. Būtu smukāka bilde, viennozīmīgi. Tā kā, principā, tā pati šī netika kalendārā. Arī glīta bilde, bet problēma tāda, ka viņa ļoti vertikāla. Ļoti vertikāla, un atkal, ja mēs viņu varbūt kaut kā šādi izkropotu, vai viņa būtu tikpat smuka, varbūt. Protams, ka viņa šādi izskatās krietni glītāk nekā šādā formātā. Tā kā tā, draugi, kalendārs bija grūts. Es ļoti ilgi cīnījos, atrodot labākās bildes. Un daudzas, kā jau redzējāt, skaistas bildes netika kalendārā. Jo kalendārā, diemžēl, tikai 12 mēneši. Ja būtu 24, būtu vieglāk. Bet vēl projām nezinu, ko darīt ar nākamā gada kalendāru. Vai taisīt šādu pašu problēmu sev un paši izvēlēties. Vai likt Facebooka balsojumu. To es nezinu. Tas ir grūti un tas vēl ir jālemj. Bet tas no manis šodien arī viss. Jau ir bez 20:11 vakarā. Miedziņš nāk, bet gribēju uztaisīt šo video un bišķiņ tā gribētu izskatīt savu sirdi, ja tā varētu teikt, par visām lietām. Tā kā kaut kad vēlāk iznāks video par manu B4 un tehnisko apskati.
Tikmēr jauku jums dienu vai vakaru un tiekamies vēlāk. Čau, čau!